Čau! Atrodamies trasē 333 un šodien pirmo reizi testējam jauno projektu Gymkhana LV. Tātad Gymkhana mēs varam definēt tā, ka tas ir autoslaloms vai arī no tiešā tulkojuma automašīna rodeo, ja? Un proti ir jāveic konkrēta distance, ir jāizbrauc tāds figūras kā 360, 180, un viss tas jāizdara maksimāli ātri un precīzi, lai tas būtu skatāmi un būtu labs rezultāts. Tātad šī disciplīnā piedalās mašīnas gan ar aizmugures piedziņu, priekšpiedziņu un arī pilnpiedziņas. Tā kā, es domāju, ka būs kapitāls tusiņš, sabrauks daudz dalībnieku. Dalībnieks var arī būt tu, jo nav ierobežojumi. Var braukt gan sporta mašīnas, gan ielas mašīnas. Pārsvarā vairāk mēs domājam uz tām ielas mašīnām, jo kur gan ir izlosīt rokas, ja ne trasē? Čau, Jāni! Čau! Kā tev šodien? Ļoti labi, kaut kas jauns un nebijis. Saki, kad diezgan labi dūmoja tavu mašīnu, mēs te skatījāmies, dūmu bija vairāk, un vai tas tev neietekmēja rezultātu? Nedaudz jau ietekmē gan, kad tieši taisa 360 grādus, gribās jau to dūmu efektu, un tu liec trešajā ātrumā, tas pātrinājums nav, bet efektivitāte ir liela. Katrā ziņā no publikas tu biji viens no favorītiem. Varbūt tās nebija tas ātrākais sniegums, bet dūmu mākons bija mega iespējīgs. Klausies, kā tev pašam šķiet, vai šis varētu strādāt Latvijā, un šis šāda tipa sacensības? Es domāju, ka viennozīmīgi varētu strādāt. Pats šodien to izmēģināja jaunu lietu un patika. Tiešām patika tā, ka ir interesanti. Tev ir jāizbrauc ātri un kopā apvienot to ar driftu. Ļoti labi var patrenēties. Ko tad cerams mēs tev redzēsim 20. jūnijā šeit 333 trasītē? Centīšos atbraukt. Lai veicās. Paldies! Čau! Čau, Gati! Čau! Kā tev sviežās šodien? Skatos, izlocīja rokas nedaudz. Patika, ļoti patika, jo kaut kas jauns un nebraukts. Tātad, kas tieši tev likās tas interesantākais? Driftu tu esi braucis, šeit bija gan daudz drifta elementi, jā, bet vai nebija nomācoši tas, ka ir jāizbrauc varbūt tās netik lielā sanslīdē tās tekonas? Ko es varu pateikt no sanslīdes, es noteikti neatteicos un neatteikšos šajās sacensībās, bet man tas personīgi ir 100% treniņš, kas man ir šogad vajadzīgs, jo tāpēc, ka es esmu palicis slinks, jo automašīna ir uzbūvēta ļoti jaudīga, un viss ir, bet es spriežot pēc pagājušā gada, kā pagājušo gadu bija ātrums, tad šogad tiek baigi domāts par to, ka tas motors ir tik jaudīgs, bet mašīna uz priekšu neiet. Un te ir tie divi elementi, kas jāapvienot, kur es braucu sanslīdē, bet paralēli visu laiku skatos uz to, lai es nobrauktu maksimāli ātri. Un tas ir tas, kas man tā ir vajadzīgs. Pabraukšu šādus treniņus, kur es iegūšu pieredzi savām drifta sacensībām. Tu domā, tas arī tev varētu diezgan labi palīdzēt Baltijas čempionātā un Latvijas čempionātā driftā? Jā, to jau es varu pateikt pēc šīs dienas treniņa, ka tas noteikti palīdzēs. Jo es redzēju tos momentus, kur es braucu lēnām un kur tagad es mēģināju jau braukt visam savādāk. Jau. Savus kļūdas redzēju, ja? Tad cerams tevi redzēsim 20. jūnijā šeit patās 333 trasītē un vēlam tev veiksmi. Es domāju, ka noteikti, ja neiekritīs kādas no sacensībām, mēs būsim klāt. Paldies tev! Paldies! Čau, Raimond! Čau! Kā tev šodien gāja? Labi. Kaut ko iegūt sev jaunu braukšanas mākslā? Es domāju, ka tas bija tikai atkārtojums. Es patiesībā esmu savus autosporta gaitas sācis ar tādu disciplīnu. Figūru braukšanu, un tas man nav sveši.
Nu, tātad tas varētu būt arī kā labs sākums jauniem braucējiem, kas vēlās kaut ko sākt vai driftu vai šoseju. Kā mans skolotājs un treneris teica, es uzskatu un piekrītu viņam, ka tas ir patiesībā pats pamats. Un ar to ir jāsāk. Pie maziem ātrumiem izjust mašīnu, precīzi izbraukt, piebremzēt, pagriezt. Ok, nu tad vēl tev veiksmi un cerams tev redzēt 20. jūnijā jau šeit sacensībām. Jā, es domāju, ka jā, kāpēc ne. Okay, paldies! Čau, Artūriņ! Sveiks, Veigiro! Kā sviežās? Ļoti labi, saulaina diena, viss patīkami. Klausies, ko tu domā šodien par jau iemēģināto džimkānas disciplīnu? Nē, nu visā vismā man likās, ka tā vairāk būs tādām drifta mašīnām, nevis 4x4, vai ne? Bet patika ļoti, pat tu varēji kaut ko izdarīt, visu kā vajadzēja. Nu, un pēc laikiem, ko mēs paņēmām neoficiāli, tev bija ātrākais laiks šodien trasē. Nu jā, bet es domāju, ka tas tikai tām taisnēm, kur mans turbo 4x4 iemina un vairāk iet. Drifta mašīnas tomēr sānslīdz un viss tas vairāk zaudē laiku, ja iet uz trajektoriem. Izskatījās jau tev arī kaut kāds sānslīdz diezgan labi sanāca, 360 un tajā kabatā. Jā, sānslīdz arī, protams, es uzliku ziemas riepas, lai vispār kaut kas tāds notiktu, jā, ja būtu slikti, jau neko nevarētu izdarīt. Bet bez tām jau nevar iztikt, lai izbrauc šo trasi. Nu, un kā tev šķiet, tu varētu startēt šādā disciplīnā? Jā, es īstenībā ļoti labprāt startētu šādā disciplīnā. Viņa ir ļoti interesanta. Man patīk tas faktors, ka vienkārši visu saliek vienā lielā kopā, vienalga kāda mašīna un kasu, un ka var visu braukt. Es vēlas. Čau, Veģi, ar ko tu nodarbojies? Nu, es braucu minimoto un es ieradies 3 trīnieku trasē pamēģināt to izdarīt pa šo disciplīnu, kuru sauc, kā viņi pareizi sauc? Džimkāna. Džimkāna, nu tad acīm redzot tanī. Klausies, ko tu par to domā vispār, vai tas ir piemērots tādam, nu, tā kā tavam braucamajam? Nu, patiesībā es domāju, ka vairāk nekā piemērots, jo tā kā trases mums ir maz Latvijā, tad mēs varam eksperimentēt tā ar piloniem un tādējādi iziet no šīs trašu deficīta problēmas, bet es domāju, ka ir ļoti interesanti un daudzpusēji un var pabaudīt gan ātrumu, gan tos pašus slalomu elements un tādējādi. Ko iegūst braucējs braucot tādu trasīti? Es domāju, viņš iegūst kontroli par braucamo rīku mazos un lielos ātrumos. Proti, nevienmēr tu vari apbraukt pilonu pēc iespējas mazākā radiusā, tādējādi iemācies braukt absolūti lēnāk. Tā man liekas vismaz, ar šādu braucamu rīku. Okay. Un, ja tu izdomāsi piedalīties, tad noteikti mēs tev varēsim redzēt šeit džimkānas pasākumā. Protams, nenoliedzam. Ok, paldies tev! Čau! Davai, Gido. Vecīt, jā, paldies! Davai, par ko tad, sazvaramies? Jā, čau, Jančik. Čau! Meistar? Čau, tas bija Gvido Elksnis, speciāli Džimkāna LV